Pie Premium optikas kārtējais jaunums. Un likās, ka testi nekad nebeigsies. Tā kā likās, ka 150 produktus jau esam iztestējuši, te nu mums atkal ir kaut kas jauns. Un jauns mums šoreiz ir no Pard ražotāja. Pard ražotājiem zem Pantera nosaukuma ir termālie tēmekļi, un šajā sērijā ir parādījušies divi pilnīgi jauni Pantera kompaktie tēmekļi ar attālumu mērītāju. Nu ko? Taisam vaļā kastīti, skatāmies, kas ir iekšā, salīdzinām abus divus modeļus, skatāmies, kas ir kopīgs, kas atšķirīgs, un pats galvenais mēs dodamies dabā, lai jums parādītu, cik tālu ar viņiem var redzēt un cik tālu ar viņiem var medīt. Un, protams, beigās secinājumi, lai tad jums būtu skaidrs arī mūsu viedoklis, un, protams, ja tev ir viedoklis, nekautrējies raksti komentāros un padalies ar draugiem ar šo video. Un pats galvenais, ja tu domā par Panteru, tu zini, kur to iegādāties premiumoptikas.lv. Kā ierasts, tātad Pard ir tādā foršā melnā kastītē, taisam viņu vaļā, un ko mēs šeit redzam? Redzam, ka šeit vienmēr ir līdzi neoprēna čeholiņš, kas ir laba lieta, jo šiem maziem kompaktajiem, manuprāt, nav līdzi somiņas. Garantijas talons, te mums ir instrukcija. Jā, tik tiešām somiņa mums nav komplektā. Okulāra gumija, baterija, ja mēs ņemam ārā pārnāsējam kabatā, lai nesaiet uz īso. Un, protams, pats termālais tēmeklis. Kā ierasts, akumulators ir paslēpies Panterai šeit sānos. Jā, tātad viens nāk līdz komplektā, okulāra gumija vienkārši uzskrūvējās. Un tātad šeit mums ir aksesuāri. Visos tēmekļos no Pard ražotāja vienmēr bija līdzi gredzeni uz Picatinny sliedi. Paskatīsimies, vai šeit ir tieši tāpatā. Nu jā, te mums arī brīnišķīgi divi gredzeni. Tiesa, tie ir stacionārie. Tie nebūs ātri maināmie, bet mēs esam izmēģinājuši, ja ierocis ir ar klusinātāju, īstenībā viņi diezgan labi tur. Tā kā ir noderīga lieta, ja nu ne šai optikai noteikti saimniecībā noderēs kādām citām. Datu uzlādes kabelītis. Nē, tas nav datu kabelītis, tas ir uzlādes kabelītis. Un šeit ir mikrošķiedes drāniņas. Nu ko, liekam klāt otru tēmekli, skatāmies, kas kopīgs atšķirīgs un paskatīsimies, kāda ir specifikācija šim jaunajam produktam. Pantera mini sērijā šobrīd ir divi tēmekļi, kas zina, varbūt kādreiz būs vēl vairāk. Nosaukums pareizs ir Pantera 384 mini. Un nozīmē 384, tas nozīmē, ka tas ir sensora izšķirtspējas izmērs. Tad 384 uz 288, pikseli izmērs 12 mikroni, galvenais jūtība 15 milikelvini. Tā apgalvo ražotājs. Bet nu, to mēs iesim dabā un noskaidrosim, vai tik tiešām šis sensors ir tik jūtīgs mūsuprāt. Principā tā lielā galvenā atšķirība ir tikai un vienīgi objektīvi izmēros. Tad viens mums ir 25 mm un otrs mums ir 35 mm. Tā arī būtiska atšķirība. Protams, tas maina uzreiz attālumu. Ja ar šo mēs varēsim 300 km identificēt cilvēku izmēru vai briežu izmēru siltumu, tad ar šo jau pie 800 km. Šeit ir vienādi ekrāni. Ekrāni šeit ir Full HD, tātad 1920 uz 1080, kas mūsuprāt, testējot ļoti daudz optikas, šķiet, kad ir pareizā izvēle tieši 384 sensoram. Ja ir 640, tad var tēmēt uz lielāku, bet, pikseli skaits iedomājieties, cik tad mums ir jāpareizina, lai mums sanāktu 2560 no 384. Ļoti foršs iznesums, kā vienmēr patīkam okulāri Pard ražotājiem, 5 cm attālumā mums būs kaut kur asa bilde. Ļoti saprotams pogas, ja godīgi man pat šīs pogas patīk labāk nekā Pard digitāliem tēmekļiem, jo šeit ir krāsa maiņa, te mums ir ierakstīšana, kas ir izcelt augstāk, un šeit mums ir attāluma mērītāji, un kā ierasts Pard produktiem, ieslēgšanas poga vienmēr ir no sāna. Vēl laba lieta, ko mēs rekomendējam visiem ražotājiem, lieciet fokusētāju šeit sānu malā, jo tā konstrukcija nav nekāda Amerika. Tas ir tieši tāpatām, kā mēs iegūstam paralaks korekciju dienas optikā. Tā kā tas ir vienkārši mehānisms, mēs varam dabūt gatavu, lai medniekam nav jāsniedzās kaut kur tālumā un jāregulē objektīvs. Kā ierasts, baterija mums atrodas labajā pusē. Pard produktos dara Pard baterija izmērs. Tiem, kam ir aizsardzība pielikta klāt, var gadīties, ka jūs nevarēsiet uzkrāvēt virsū vāciņu. Tā kā vai nu oriģinālie, vai nu ar līdzīgu garumu, bet skatieties, nepērciet ļoti lētus akumulators, kur varbūt pārspriegums, kas var bojāt ierīci. Un pati galvenā lieta šiem tēmekļiem ir, par ko mēs ļoti brīnījāmies Ivas izstādē, apbrīnojām, precīzāk sakot tā, šeit augšā tonīti ir paslēpts attāluma mērītājs.
Un liekas, ka tas ir patiesībā tik ļoti vienkārši un tas ir tik ļoti ģeniāli, ka tev nav nekāds izvirzījums, kaut kāds klucītis augšā vai nogriezt apertūru lēcei. Tev vienkārši viņš atrodas šeit. Nu, ko tad mums sniedz tas attālu mērītājs? Protams, to, ka ja mēs medījam ar mazu kalibru vai gludstobru, attālums ir jāzina, lai nebūtu tā, ka tas ir kaut kas tuvāk 100 nekā 50 metriem un trāpījums mums nav precīzs. Varbūt arī tā lodes jauda vairs nav tāda, lai varētu medīt. Nu, otra lieta arī reizēm jau vajag, tad 300 metros arī varam medīt, izmantojot balstisko kalkulātoru, kas patiesībā par produktiem diezgan labi strādā. To jūs esat droši vien redzējuši jau mūsu digitālo tēmekļu testos, kā mums tajos veicās, kā mēs paši piešējam, kā arī palīdzam klientiem to izdarīt. Cena 1300 eiro mazākais un 1500 eiro lielākais, kas man šķiet diezgan adekvāta. Kādreiz šis te mini Pantēras modelīts, kas bija bez attāluma mērītāja, bet tur bija 256 sensors, maksāja 799, ap 800 eiro. Tad, protams, jāsaprot, ka lielāks sensors maksā dārgāk, un, protams, ja ir lielāka lēca, tad augstāka cena, protams, vēl ir jāpierēķina attāluma mērītājs, inovatīvs, gudrs. Man viņš patīk. Katrā ziņā, protams, kad jāatcerās vienmēr, ja šeit ir attālu mērītājs, tad, droši vien, kad tu tēmē uz ieroči, tad tu šādi turi, bet, man liekas, paskatījums, kā mums veiksies ar Raineru, kad iesim pļaviņā, vai negribēsies šitā turēt un varēs izmērīt attālumu. Labi, dodamies ārā dabā un skatāmies, kā tad šīs ierīces mums rāda. Nu, esam notestējuši pilnībā jaunos karstos pīrādziņus. Jā, brīnišķīgi aparāti. Kas man liekas maidīt? Man liekas maidīt tas vienkāršais un ģeniālais paņēmiens attāluma mērītājā. Un viņš ir tonītīri. Kamēr Rainers tur čibinājās un rastīja video, es pamēģināju attāluma mērītāju mierīgi līdz kilometram. Viņu var samērīt. Ļoti forši. Jā, vienīgā tā lieta, jā, kad kā filmējot, tu turi vai kaut kādīgi, un tad tev pret pirkstu, un tu nesaproti, kāpēc viņš nemēra, bet uz ieroča jau nevajadzētu būt, ja viņš uzlikts. Tad... Jā, uz pastūpras parasti tā roka ir, un tas, ko mēs tajos video klipos, Rainers notušēs minējām, ka viņš 1000 maksās, viņš nemaksās, viņš maksās 1300, un šis maksās 1500, un īstenībā tā ir diezgan adekvāta cena. Jāsaka, pat laba cena par 384 sensoru, jo, piemēram, iedomājies termomonokļi, attāluma mērītājs, 3,5 lēca, 384 sensors, vai gluži lētāk par 1500 eiro var atrast. Man liekas, ka nav nevienam ražotājiem. Kas tagad sanāk tie jaunie, kas būs konkurenti, sanāk no Kik Mikro, tie divi, tie Neosi? Tur varētu būt kaut kas līdzīgs, jā. Un Nosfixam vēl tie, kas ir tie... Bolti, jā. Tie ir 1800 gandrīz. Tā kā tā, bet, ja paskatās uz monokulāru tirgu, man liekas, ka, nav baigi daudz monokļu, kas ierakstītos 1500 eiro. Jā, tas gan, jā. 3,5 lēca, 384 sensors un attāluma mērītājs. Tā kā ļoti forši. Man, ja tā godīgi, ļoti patīk šitās podziņas, jo tās podziņas, kas ir digitāliem, tad tur bišķiņ tās piņķerītes, pie visu var pierast, bet šitiem tad ar aizmiegtām acīm, tad vari sajust atduri, kas ir ierakstīšana, tālāk režīmu maiņa krāsām, un šitien ir attāluma mērītājs, un tas ir ļoti forši. Es starp citu gribēju pieminēt arī, kad video klips filmēja, kad baigi vienkārši tu uzreiz augstākā poga, tu zini, kurš ir kas. Kā vienmēr, ja man kaut kur jāpiesienās, es piesienos atmiņas kartēm, jā. Tas ir, jā, tās ir. Es laikam to saku katrā video, bet, ja tā godīgi, protams, kad mums ir, 5 atmiņas kartes iet par riņķi, un tad mums ir savādāk, protams, ja iegādājas šo tēmekli, atrod savu atmiņas karti, tad jau viņi strādās, un nekur viņi arī nepaliks, un var nopirkt 2 uz maiņu, izņem ārā, liek datorā, ņem un skatās, jo ar datu kabeli nevar dabūt ārā informāciju. Vai tu ņēmi ar atmiņas karti? Kā kur reizi ir citreiz, kad tu pieslēdz, viņš parādās, bet lielāko daļu man nav sanācis, ka tev tāpatās jāņem atmiņas karti laukā, jāliek lasītājā un tad iekšā. Cits jautājums. Kad es viņu skatījos, un tagad arī, kad tu tā paskatīsies viņu virsū, viņam ir ļoti uzfokusēts okulārs uz vidu. Viņš ir tā kā ieliekts uz vidu, kad viņš tev tā kā safokusē to gaismu uz zīlīti. Un sanāk tā, ja tu viņā, pieņemsim, filmē, un tu skaties tā kā no sāniem, tad tev tā bilde izmiglojās. Kas tāds ir? Jā, droši vien, ka tas ir kaut kāds palielinājums tieši uz ekrāna. Bet vienkārši situācija tāda, mēs laikam filmējam bez okulāru gumijām. Jā, un ja tu medī, tad tu pieliec klāt un tev pie centra tā acis ir. Jā. Tā kā es domāju, medījot, tad tas ir pavisam savādāk.
Zini, kā tas svarīgākais jautājums šajā stāstā ir, man liekas, nevis vai viņu vajag iegādāties, bet kuru no abiem modeļiem iegādāties. Un tad ir, pieņemsim, ņem 25. lācu vai nu 35. lācu. Nezinu, tā baigi interesanti, ka viņi uztaisa baigi mazo cenas atšķirību, ka tev tā kā grūtāk paliek izvēlēties. Jā, 200 eiro. Jā. Un ko darīt? Kur ņemt? 50 metri. Nu, jautājums tev, tu vari pateikt, kurš ir kurš? Nu, tu jau palielinājums sāk meklēt, bet bez palielinājumiem varētu pateikt. Jā, pa kreisi 25 un pa labi ir 35. Pēc kāds to pasaki? Protams, ka es paskatījos palielinājumu. Jā, bet pēc bildes tu vari pateikt. Pēc bildes tie ragi izskatījās bišķi labāk, tomēr 35. Tas tā šķita, jā, bet, bildi pārsteidzoši labi 50 metros, tur, nav pa ko piesieties. Un arī, ko es redzu, arī fonu diezgan labi tver. Parasti tiem mazajiem objektīviem ir tā problēma tāda, tas, kas atrodas tālāk pa 300-400 metriem, tev visi tādā sienā iekšā, bet šitie te ir ok. Tu ragus pat vari diezgan labi savērtēt, bet 25-niekam tur neredz tos nolaustos žuburus kreisiem ragam, bet ir ok, viss kārtībā. Jums arī bija tajā dienā bija diezgan liels vējš sākās tāds, kas arī sāka dzēsēt tos ragus un tā tālāk, bet ar visu to var redzēt viņus. Jā, tā kā 50 metros abas divas var lietot, tad vismaz 50 metros šito var nolikt maliņā, šito tiek galā. Man liekas, pat, ka tu ņem 50 metros, tā labāk ņem to platleņķīti, mazāks palielinājums. Lielāks redzeslauks, jā. Ja tu tieši 50 metriem turnītī sēdi, tad tev... Bet, teiksim, kādi ir gaišiem uzstādījumi, abiem vienādi? Abiem vienādi uzlikt ir, un interesanti, ka tas ir tumšāks. Jā, un tas ir gaišāks. Jā. Tas ir interesanti, jā. Varbūt tas kaut kāds tas sākuma palielinājums kaut ko ietekmē, nezinu, vai, Jā, grūti pateikt, jā. Jo viņiem arī pa soļiem sanāk, redz, tur ir 13,6, un tad tam mazajiem ir 9,6, tas tā kā ejot tiem soļiem. Bet redzat, pieņemsim ragu ziņā, tajā 35. var bišķiņi nojaust, ka tur kaut kas ir, bet tajā 35. vismaz no šī rakursa nevar redzēt, mums tur slīpi bija viņi. Jā, bet, ja tā godīgi, mēs iepriekš konstatējām to, ka uz ekrānu varēja labāk redzēt nekā video. Jā. Jo es atceros, ka ar abiem mēs redzējām bukarābus, ragus diezgan, jā. Tad varbūt ar to mazo varēja redzēt, kad ir, bet ar to lielo pat varēja saprast, ka tur žuburi ir. Un tas arī interesanti, es domāju, kāpēc viņi paši pa sevi nepalapojās un neieliek to, ka tā ierakstīšana ir kvalitatīvāka nekā tu redzi viņu, pašā ierīcē. Tā kā varēja, es nezinu, varbūt es varu pielikšanu te video klipu kaut kur kāpīts ar telefonu, es vēl pieliku arī telefonu klāt, un tu var salīdzināt, bet, ir kur augt, jā, bet, kas ir labā lieta, kad visiem ražotājiem tagad ir jauni atjauninājumi. Teiksim, ja runa no pārda tieši digitālie, kas atjauninājums ir, aplikācija labāk strādā, pogas labāk strādā, tā kā droši vien, kad arī šie pēc nākamajiem rādīs vēl labāk. Bet, ko es vēl pieminēt gribēju arī, kad tās poga diezgan labi strādāja. Nebija tā, ka baigi tev tur jāčakarējās, viņi tur pārlec, tā kā viņi kaut ko tur ir atrisinājuši. Bet viņi ir stingrāki. Tā kā varbūt to viņi ir uzlikuši stingrāku. Jā, bet paskaties, es te vēl varu piesieties, kad redz šities tā nekustās. Šities tā nekustās, šities stingrāks nekā tas. Kāds pievilcis stiprāk ir rūpnīcā. Jā, lielāku krampīti. Un tad reku arī ar suņiem. Un te gan uzreiz uz suņi pasties, ļoti var redzēt to atšķirību. Jā. Un ir īpaši palielinājumu uztaisa. Jā, tad tur var redzēt, jā, un tas ceļš labāk izsakās, un tad tur redz tās priekšrocības. Jā. Arī, protams, ka kaut kāda algoritmi tur paslēpt ir, un viņi saprot, ka tai pašai ierīcei uz siltumu jāfokusējās, un tie folijas zvēri, viņi nosacīti augsti ir, un varbūt viņš strādā kaut kā bišķi savādāk. Bet, bet tāpat tās, visi var saprast. Jā, vairāk nekā. Jo iedomājies, akterieris tās labs tas izmērs, tad ļoti labi viņi redz. Labi, jautājums tad par 50 metriem, tad kur? Pietiek ar šitā maziņā. Viss ir kārtībā. Tur uz to silto varēja tur detaļas varbūt spalvu vairāk saskaitīt. Ja, bet arī, ja tu sēdi turnītī un tev tikai 50 metri nepieciešams, tad, man liekas, labāk pat platāks redzeslauks. Jā, vieglāk noķert ir un vieglāks un foršāks. Tā kā. Labi, tad reku 100 metri. 100 metri. Jā, te mēs sākam jau redzēt atšķirību. Ja, teiksim, paskaties uz brīžu ragiem, tad ar 35. tu redzi žuburus, ar 25. izteikti mazāk tu redzi žuburus. Tā kā tad, jā. Un īstenībā, kas ir interesanti, mums ne tikai buki ir mūsu draugi un nebaidās. Mums brieži tur tālumā, bet tur aiziet briedīts savās darīšanās, tur 2 brieži izskatās. Bet tur ir kaut kādi jau 400 metri kaut kādi, vai pat vairāk ir. Un ļoti labi varēja redzēt.
Pieņemsim, viņš nezina, varbūt, ka tas iepriekšējais vienkārši tīzlis rakurs bija, tajos 50 metros, bet, ja mēs skatāmies 100 metros, tam bukam tos ragus var redzēt. Tas savu iespīdu gaismu iekšā, bet te diezgan labi redz, un te ir mazāk. Tā kā varbūt vienkārši rakurs tajos 50 metros kaut kā ir rakstīšanas tīzlis bija. Jā, kaut kāds leņķīts bišķi. Kad tu vairāk statiski tā kā esi taisnākā leņķī, tad tu labāk pamani nekā no sāniem. Mēs tur no ceļa no diagonāls, tā kā nedaudz skatīšanās sanāk. Jā, bet var pamanīt, ka dragi ir, tā jau arī laba lieta ir. Un briedis tikai staigā fonā, ne? Bez uztraukuma. Vispār nejūtas traucēt. Savās darīšanās. Un tad tas jautājums, mēs arī tajā dienā ar piegaismotāju filmējām. Tad jautājums, no piegaismotāja baidās, viņi tur no mums vispār nebaidījās. Absolūti, jā. 850 mums bija. Tad redzam, tam bukam ragus redz abos divos, un arī, mazās plaisēs var izvērtēt diezgan, tur... Tā kā 100 metros arī var medīt. Jā, un jautājums arī paskaties šitiem palielam arī žobot parādās, ja? Tā kā viņš tā kā nodzies, tā kā ieslēdzās, ja? Bet viņi tur ir. Tā kā arī tas dzīvnieks ir kustībā, tad varbūt arī citādāk sanāk. Jā, pacelā galvu vai cita dzīvnieku fonu, tad arī labāk redzēs. Bet, ja mēs ņemam cūkas, uz cūkām tu tur visu vari. Jā, tur var medīt, un tu esi pa 200 eiro bagātāks. Jā, ar jūsu suņiem. Jā, kāds jakterieris izskatās 25. Te man parasti patīk piesieties no mazajām lēcām, lai var redzēt kājas. Un īstenībā var redzēt kājas. Bez zāle ir diezgan liela jau, bet īstenībā diezgan var redzēt, un kāda vaina nav. Tas fons 25. paliek tāds izsmērētāks. Jā, tad pazūd tā kā saka, Z-as dziļums, trešā dimensija, nedaudz savādāk izskatās. Un arī, protams, kad liek lielāku palielinājumu, protams, ka tur jau jakterieram aste pazūd, ja? Tā edelterieram tā aste tāda paliek tāda baigā pātaga, ja? Tā kā tad tāds nianses. Bet, pietiekoši 100 metriem var strādāt un ņemot vērā, kam ir paredzēta termotēmekļi, lapsām un meža cūkām un vienatsuņiem, tad es varu pateikt, ka 100 metros ar 25 mierīgi var tik galā. Sanāk, ietaup 200 eiro, neņem nevis to jaudīgo, ja paņem šito un visu. Jā, pēc munīcija. Lapsām un vienatsuņiem. Diezgan daudz sanāk. 223. kalibrā. Parasti visi saka, jātaup, tā munīcija nevajag lapsas vai plēsēs, ja kaut tam līdzīgi, tad te būs iemesls. Jā. Vairāk naudas munīcijai. Un tad arī reko 200 metri. Jā, brieži vēl joprojām dzīvo. Viss ir kārtībā. Tur ir spilgsto. Tā. Īstenībā tad bukam ragus mēs vairs neredzam praktiski ne ar vienu. Briedim redzam ar abiem diviem, kad ir. Un arī žuburs baigi neredzam ne ar vienu. Tā kā, bet likās, kad uz rūkšņiem mēs skatāmies, tad arī, neredz baigi liela atšķirība, ja tā godīgi, ne? Vienīgais, jo fons koki, pasties koki ir tādi, redz, tur ir kontūri kokiem, ka tu redz, ka tur ir kaut kāda krūmijā, tajā 25. tu neredz to. Bet uz tiem dzīvniekiem skatoties, ir, pasties, viņš tāds 25. tāds saplūdušāks, tur atkal 35. tā kontūra ir asāka tāda, bet, Jā, bet man likās, kad es redzēju buka ragus ar 35. vismaz no okulāriem, man atmiņa pareizi neviļ. Bet, ja tur renderams no telefona... Tas bija klāts, jā, pastīties. Varbūt tur ir, jā. Bet, neko, arī 200 metros, ja vajag, tad var nogribināt. Meža ruks pilnīgi noteikti. Lapsas mēs laikam jau vairs neredzam. Interesanti būs uz suņiem paskatīties. Ja lapsas neviens, tad, ka tur zāle bija. Zāle jau pāri galvai lapsai. Ko arī ir. Jā, un kas mums notiek ar jakterieru? Jakterieram kājas redz. Edelterieris jau izskatās pēc pūdeļa nedaudz, jā. Jā, jagiņš izskatās vairāk kā tāds mākonītis. Bet, ja zāle netraucē, tad viņi tāpatām diezgan redz. Kājas redz uz 25. Tā kā arī, nekāda vaina. 200 metrus ar abiem diviem mierīgi var sasniegt, jā. Es ap citu, kad skatījos specifikāciju ražotāju mājaslapā, tad viņi tā kā rekomendēja laikam 100 metriem viņi, jā. Tur jautājums vēl par to klikšķa vērtību, cik viņi precīzi var piešaut. Tas vēl ir tāds jautājums. Bet tas mums jāņem šaut, vai būs jāc?
Jāpatestē, jā. Briedi var pamanīt, ka tas ir briedis ar ragiem, jā, pa buku. Tad tur nebūs tādas iespējas. Nu, man šeit ar 3-5 mēs tomēr redzējām bukam ragus. Yeah. Bet tā viss kārtībā. Nu, labi, ja tu tev 200 metros tu plāno, ieraudzīt, saprast, kas tāds ir, lai tu sagaidītu uz 100 metriem, kad tev atnāk, tad labāk ņemt to 35, ja 200 metros vai palikt vēl pie 25. Nu, man liekas, ka 200 metri ir tā robeža, kad ja, šāvienu var izdarīt ar katru. Jautājums ir tāds, kāda ir klikšķa vērtība, cik mēs precīzi varam piešaut to 25-nieku. Nu, ja tur ir tā, ka tomēr tev kaut kāds, tas solis ir lielāks, tad, jā, tur jāskatās ar šāvienu precizitāti. Bet, pamanīt ruksi var, spārnais ruks tur bija, var ieraudzīt un nekāda vaina. Tur skatāmies 300 metri. Tas šādiem maziem sensoriem un mazai lācei 300 metri, man liekas, tas jau viss. Kosmos, jā. Un te arī tā izskatās, jā, kad ja tā godīgi, tad 25-niekam praktiski neredz briedim ragus, ar 35-nieku mēs varam pamanīt, tur ik pa laikam viņi ieslēdzās, jā. Visi pārējie tā teikt, kuili var redzēt. Bet, labi, aka vai kuilis? Tad tur, jā, jautājums ir, jā. Ja kustās, tad varētu būt, ka nav aka, bet, viņš diezgan saplūst tādā mākonītī, jau. Tādā 35. bišķiņ labāk var saprast, man liekas, bet, 25. viss paliek tāds saplūst visu kopā, tu vairs nesaproti, kur tu atrodies. Tāds perspektīvs. Tur aptuveni mums iepriekš, kad bija brieži staigāja fonā, tad man liekas, reāli dabā tā arī būtu 300 metros, tā kā tie brieži tāli. Man gan bija 400 metros no mums kaut kur, un tad tu saproti, ka, tev tiešām, nav pat... tu zini, jā, ka tas ir briežveidīgais, tikpat labi varbūt kaut kāds saņveidīgais vai, nezinu, kaimiņu govs izskrējusi, un tev, nav saprašanas, jā, tā kā, jā. Vai tā kā, kur mēs tagad esam braukuši, varbūt dambrietis iznācis? Arī var gadīties, jā. Invazīvā suga, tad tur jau nebūtu jāstrācās, jā, bet, labi. Vairs sajaukt? Jā. Bet, katrā ziņā termotēmbeks tomēr naktī, tomēr rukšiem, jā, vairāk un maziem plēsējiem tad. Bet, es droši vien, kad ar 25-nieku es tev ruksi tā kā nemēģinātu baigi gāzi zemē 300 metros, bet tad 35-nieku es pieļauju, ka gan, jo tāpēc, kad rēķini 35. lēts un 12 mikronu pikseli izmērs, tas ir kilometrs 800, es ar tādu ierīci, kas ir kilometram 800 paredzēta, lapsuku var 319 metros, pār 300 metriem bišķiņ. 7-8 gadus apakaļ novadīja, tā kā tu vari dabūt gatavu. Bet atkal, atspēc atkal, ja tu saproti viņi pa tiem 300 metriem, kas tev tur nāk, mēs tu vari saprast, ka tu jābūt klusākam, nevar uzvesties, ka tur, zin kā, ievelc elpu, neelpo, vai gaida, ka pienāks tuvāk. Par siltumu. 300 metriem? Jā, 300 metros, un tā kā tas svarīgākais tavs, ko tu parasti saka, kā es varu redzēt. Jā, jā, tad Erdela terjers, tas ir tās, sakā, gandrīz jau vilku izmērs suns, tam kucēnam vēl 6 mēneši tikai ir. Es teikšu, ka ar to 3-5-nieku diezgan var saprast. Par vācu medību terjeru, kas tā kā lapšuku izmērā, tad tur ir tā, ka viņš ir diezgan izplodis. Kurnis. Nevar saprast, jā, tur dzeloņu cūku varbūt skrien, jā. Vai kāds cits dzīvnieciņš, un tu kājas neredzi vienkārši. Un īstenībā tas kāja aspekts ir ļoti, ļoti svarīgs, tāpēc, ka, tu nezini, kur viņam korpus sākās, kur beidzās, tas viņam tik vienkārši kāja nav. Jā, viņš tā kā bumbiņa. Tas nozīmē, ka tā nav izšķirspēja, ko var medīt. Bet atkal tajā 35. tajā sākuma palielinājumā liekas, tie ir ok. Jā, 35. ir ok. Jā, tā kā man liekas, ka te ir tā izšķirspēja, ka, teiksim, uz 200 metriem var medīt ruksi, pieļauj, jāizmēģina šaut vai kā trāpīšana ir, bet 300 metros, ja tu, kā saka, lapsai kājas neredzi, un viņi tur veļās, tas var būt pilnīgi jebkas. Pilnīgi jebkas. Baigi bīstam tajā ziņā, ja tu nevari tiešām izvēlēt. Bet atkal pieņemsim jautājums, ja tev ir pirms spēcīgs termomonoklis. Tad tu zini, bet vienkārši iedomāsimies, ka jaktērī vietā būtu lapsa. Tad kur viņai ir 10-nieks? Kur? Ko tu redzēji to mākonītī? Tās kājas ir šādas te. Ja? Tur trāpījums ir šāds. Tev viss ir vienā. Tur ir viss vienā tādā mākonītī. Bet tad sanāk labāk, es ņemu mazāk jaudīgu monokli, lai konstatētu, ka tur kaut kas ir, un tad spēcīgāku tēmēkli, vai kā? Tā arī var darīt, bet viss jautājums ir, kā medīt, pieņemsim. Ja tu sēdi uz tādas trepes, kas kolektīvā jau 15 gadus ar megles stāv un šūpojās, vēl nelūst, bet šūpojās, tev jau no atbalsta. Jā. Tur tālāk pa 100 metriem noteikti nevajag šaut, jā. Protams, ja tev ir tāda
kancele, kas ir uz metāla kājām, stacionāri, ja? Un tev tur galds tā kā tālšaušanā, viss kārtībā, tur tu vari atveizēties, un tur vienkārši no tiem apstākļiem. Man jau liekas, ka ir labāk tomēr reizēm pat tāds jaudīgāks monoklis, man patīk, un tad nomedīt tādā drošā distancē, tajos 100 metros, lai tu viņu pēc tam arī atrast un tā tālāk, jo 300 metros, šāva, trāpīja, aizskrēja, kur aizskrēja, cik tālu aizskrēja. Tu meklēji asinspēju, kur ir un vispār. Jā, tu viņu vēl atrodi un tad... Nu ko, esam izgājuši cauri, apskatījušies gan pogas, gan izmēģinājuši dabā, kā rāda, gan salīdzinājuši. Viestur, kuru tu ņemtas? Man liekas, ka man tas 25-nieks ir tas, kas man patīk vairāk, jo tur ir kompakts, viņš ir viegls, un arī patiesībā, lai 300 metros šaut, varbūt pat arī vajag vēl lielāku lēcu, precīzi, ja, tad savērtēt var. Un, protams, tie, kas iegādāsies šo, tad, viņiem praktiski pa 30% bišķiņ ir vairāk informācija, teiksim, mēs skatījāmies 200-300 metros tā, un arī, ja mēs skatāmies pēc objektīvi, ja, tad pa 10 mm ir lielāks nekā tur. Tā kā, kam nauda tā kā bišķi liek ir, tad droši vien, ka šis būtu mana rekomendācija jāizvēlas. Bet es savām vajadzībām laikam palikt pie šī. Un kas man īstenībā patīk šajā produktā, mēs testējām iepriekš arī mazo mini stalkeri bez attāluma mērītāja, kas bija iepriekšējais modelis. Un man ļoti patīk, kad ir attāluma mērītājs. Jā, man liekas, ka mednieks paliek prātīgāks, precīzāks, korektāks. Un kāpēc viņš tās paliek? Tāpēc viņam ir vairāk informācijas. Viņam visāds ierīces, lai viņš varētu izvērtēt, saprast meža kameras, ja? Un arī tāpat ar to trāpīšanu. Tu vari ļoti, ļoti mūsdienās precīzi trāpīt, ja vien tu zini attālumu. Tev palīdz balstiskais kalkulators. Un tā ir viena svarīga lieta, ko noteikti vajag. Un itsevišķi, teiksim, tiem, kam ir monoklī nav attāluma mērītāji, tad šeit ir. Un tu varētu, šeit jau, kad ir optikā iekšā, kas tas ļoti palīdz, teiksim, iznāk labs 70 metros, un tev piešauts 22 vēl uz 50 metriem, 70 metros, kur kā, kāpēc, ieslēdz balstisko kalkulatoru, un viss izdodās. Un mēs ar citu ar parda balstisko aprēķinu pamēģinājām 22 vēl. Tas gan uz digitālo, jā, tiešām strādā, mēs pat 300 metros trāpījām pa gongu. Tā kā tur kritiens bija nenormāls. Jā, tur bija gaisā, kā artilērijā. Šitādā lode, jā. Lūk, tā kā. Bet arī interesanti sanāk tā, ka, ja tu gribi kaut ko tādā cenu kategorijā un gribi nelielās distancēs medīt ar lielu plašu redzeslauku, tu ņem šito. Ja tu gribi jau lielākas distances, tad bez mazai varbūt šo izlaidi un paņem varbūt jau kaut ko tad nākamo līmeni, lielāku sensoru, lielāku lēco, ja? Jā, tur vienkārši kā nostājas, teiksim, šis praktiski ir digitālā tēmekļa cenā. Jā. Teiksim, ja tev ir tā, kad jāsargā lauka no rukšiem, un sevišķi, kad piengatavībā ir kvieši, tad tas piegaismotājs atspīd, tad vēl migla, tad šities noteikti būs daudz veiksmīgāks. Ja? Tu zini, ka tev tiešām tādam uzdevumu vajag, šis ir ļoti foršs, un arī bieži vien tajos laukos pa tehnoloģiskām sliedēm saliek tos saucamos trīkājīšus, tādas Mārtas Mūrnieks tādas veido propellerīši, vērtuškas tādas, ja? Tu jau esi ļoti tuvu salīdzinoši tam medījumam, un tev pašam galvenais būtu viegls, kompakts, un tas uzdevums ir, jā. Bet, paņem šādu, bišķi vairāk tālāk redzi. Tur varbūt Sivēnis labāk pamanīs, ja tur to cūkumam vairāk sapratīs, tā kā arī arguments vietā. Tā kā, ja tu gribi saprast, kurš ir vairāk piemērots tev, šis mazais 25. vai 35. Varbūt tu jāņem 6. sensors, varbūt tu jāņem vispār cits zīmols un par tu nevajag aiztikt, bet varbūt tieši pārcīt domāts tev, lai tos jautājumus visus noskaidrotu. Sazinies ar mums, zvani viesturam. Uzvani arī Raineram. Jā, un ja kas mēs esam, protams, aizbraukt ciemos, un tu vari pats savās platībās pamēģināt, palīdzēsim tik galā ar kronšteiniem, ar balistiku, un tā teikt, lai veiksmīgas medības, šājumi garām, un pats galvenais iegādājies savas ierīces no premiumoptics.lv. Jā, un ja tev interesē maiciņš, tad var pieteikties kaut kur. Konkursu vinnēt varēs kaut kur. Čau! Tā.